Labrīt! Pusseptiņos darbnedēļas izskaņā 26. jūnijā, jā, nu, šajā nedēļā tā, varbūt Jau piekdiena. kāds klausās, ko jūs stāstiet, kāda darbnedēļas izskaņa, un tā nu sanāk. Jā, bet ir jau ļoti ātri pienākusi tā piekdiena. Tik tiešām, ja jūs arī esat starp mums tiem, kas ir devušies šajās dienās uz darbu, nu labi, es pieļauju arī varbūt kādam arī rīti tomēr jāstrādā, tur ir dažādi scenāriji iespējami, jā, bet, nu, katrā ziņā, nu, īsāka ir šī darba nedēļa. Es nezinu, par to pat var par tādu nedēļu nosaukt. Jā, tad sanāk, ja rītdien vēl strādā, tad ir darbnedēļas vidus. Tā kā, nu, kā nu jums katram ir, tāpat ļoti daudz ņem atvaļinājumu tieši šajā laikā, kad ir šīs pārceltās brīvdienas. Tā kā, nu, baudiet dienu, kas no jums priekšā gaidāms. Jā, bet tas, ka tik maz darba dieniņu šajā nedēļā nemaz nenozīmē to, ka mums maz ir tā darba sarūpēts šim rītam, bet pirms mēs ķeramies pie dažādiem tematiem, kā Alleža, apsveiksim visus, kam 26. jūnijas ir svarīgāks, varbūt nedaudz par citiem datumiem, ja jums ir dzimšanas diena vai vārdu diena vai kādi citi svētki zināmi. Palūkojam kalendārā Ausma, Ausmes, Inguna, Ingūna un arī Ingunas šodien svin vārdienas. Jā, un starp gaviļniekiem arī mūsu kolēģis Aivars Ragauskis šodien svin dzimšanas dienu. Mīļi sveicieni no visiem mums. No visiem mums sirsnīgi sveicieni, jā, un lai izdevusies dienu visiem, un tad par tiem tematiem plašāk, par ko šorīt vēstīsim. Uz interviju gaidām tieslietu ministru Edvardu Smiltēnu.